27 jauniešiem no dažādām Latvijas vietām, kuri skolā apgūst valsts aizsardzības mācību, aiz muguras jau ir teju visas 10 bezpilota gaisa kuģu nometnes dienas. Nu pienācis laiks vienam no pēdējiem uzdevumiem - 3 jauniešu komandai, kurā ir pilots, navigators un cilvēks, kurš dronu palaiž un noķer, nepamanītiem mežā no gaisa jānovēro noteikts apvidus un pretinieks. Šeit cauri, es domāju. Tur augstāk tev būs zara, tad es izlidošu ten ārā uz klajumu. Ienaidnieka lomā iejutušies instruktori, uzvedas izaicinoši, trokšņo, šauj. Novērotājiem precīzi jāpieraksta visa informācija, kā pretinieks izskatās, ko dara un kur atrodas. Mūsu stratēģija šobrīd ir nelidot tieši virs tā apļa, bet mēs cenšamies turēties malā virs koku galotnēm tā, lai ienaidniekam būtu grūtāk mums pamanīt. Un, protams, ieturam arī maksimāli atļautu augstumu, tas ir 120 metri. Lai tā drona skaņa nebūtu tik uzkrītoša. Esmu iemācījies tagad jau taktiski palaist dronu, arī, protams, visa maskēšanās, to slepus darīt. Mēs esam apguvuši ļoti daudz detalizētu informāciju arī par laikapstākļiem, kādos mākoņos drīkst un nedrīkst lidot, un kādu distanci ieturēt, protams, vienam no otra. Uzzinājuši to, kādi šķēršļi var būt lidojot ar dronu, ka, piemēram, mežā var zust strauji signāls, ja ir biezāks lapas. Visapkārt un koki. Renārs nometnē pieteicies ģeopolitisku apstākļu dēļ, lai iemācītos noderīgas prasmes. Līdzīgi iemesli ir arī citiem jauniešiem. Viņi atzīst, apgūts daudz. Vadīt dronu, jo līdz šim es vispār neko tādu nemācēju. Visādas maskēšanās prasmes, kas kā vispār noslēpties no drona, lai pretinieks tevi neierauga, kā vispār dronu palaist ārā no meža, kā atgriezties nepamanītam. Tagad sāku apsvērt to domu noteikti, jo redzot, cik nopietni tas viss notiek. Līdz šim varbūt nebiju, tagad varbūt apdomāju. Vēl ir laiks padomāt, es domāju. Ir kurā klasē tu mācīji? Es pabeidzu 10. pirmais valsts aizsardzības mācību kurss. Man jau iepriekš ir bijis pieredze ar droniem, jaunsardzē tieši. Es gribēju nostiprināt zināšanas, nemācīties kaut ko jaunu. Tieši taktiku vairāk, kā pacelt, izlūkot, novērot. Tu saisti savu nākotni arī ar militāro karjeru? Jā, man ir doma iet uz policiju tieši. Es domāju tieši par maskēšanos arī. Protams, skolā bija jāmaskējas sejas, bet ne tik ļoti. Un arī vispār kādi uzdevumi tiek doti. Es domāju, man ļoti patīk tas, ka es zinu vismaz, kā tas var būt, kāds izskatās tieši, jo es nebūtu apbraukusi, nebūtu zinājusi neko. Tagad man ir kaut kāds priekšstats, bet tomēr es domāju, ka nav priekš manis. Nometnes laikā apgūta drona uzbūve, aeronavigācija, meteoroloģijas pamati, gaisa telpas klasifikācija, arī dažādi noteikumi. Daudz uzmanības pievērsts praktiskajām iemaņām, piemēram, izpildītas figūras, meklēti cilvēki, novēroti objekti, lidots no slēptām pozīcijām. Jaunieši nodarbības noslēdzošajā dienā kārto testu, praktiski vēl, kas ir pa visu teoriju. Plus viņiem ir tests praktiskajā nodarbībā. Ir iedots uzdevums, un jauniešiem šis uzdevums ir jāizpilda. Un beidzot šo nometni, valsts aizsardzības mācības audzēknis saņem apliecina, ka viņš ir pabeidzis šo nometni, plus ieguvis kategoriju, lai var lidot ar civiliem droniem arī. Jaunieši šeit atrodas no nometnes no visas Latvijas. Mums ir Talsi, Liepāja, pat no Daugavpils ir audzēkņi. Lielākā daļa no Rīgas. Jaunsardas centra rīkotajām vasaras nometnēm bijis liels pieprasījums, un to skaits palielināts. Tēmas atšķiras, piemēram, citviet apgūtas pamata militārās prasmes, pirmā palīdzība vai izzināti speciālie spēki un militārais transports Patrijā. Šī bezpilota gaisa kuģu nometne Nīkrātas pagasta Dzeldā bija 11. no 12. Ieva Benefelda, Alans Peršvits, Skrundas televīzija.